ka tieši 2x2 nometnes laikā tu dzīvo tajā kopienā ar tām dažādām aktivitātēm, kur tev ir darbs, tev ir kaut kāds intelektuāls darbs, bet tu vienmēr esi kopā ar kādiem cilvēkiem, ar kuriem tu vari apmainīties. Un tas ir tas, kas man uzrunā. Tu sadraudzēsies ar cilvēkiem, tu varēsi parunāt ar ļoti foršām personībām, un tas tev noteikti paliks atmiņā uz mūžu. Biju pārsteigts par to, kādi cilvēki šeit apgrozās. Biju pārsteigts par to, cik dažādi ir tā programma, gan rokdarbi, gan kaut kādi intelektuāli darbi, gan kaut kādi muzikāli, gan spēles, erudīcijas, tā, bla, 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 bla. Un tas tiešām ir tik interesanti. Bet tad mana māsa nonāca 2x nometnē, es viņai pastāstīju, viņa aizgāja. Un tad viņa stāstīja vienreiz, cik tur ir forši, un tāds, Vienās iekšā otrādā. Pēc vēl viens nometnes, tur ir, bet man bija tāds, mana māsa vienmēr ir apmierināta ar visu, tas neko nenozīmē. Bet tad kaut kad pēc 3. reizes, kad mēs arī aizbraucām, bija viena tāda nometne, kur mēs viņai iebraucām kaut ko ievest, ar viņu parunāt. Un tad es jau atceros, ka mēs iebraucām Ratniekos, tas laikam bija, un es piebraucu ar mašīnu, un es skatījos, kā tie jaunieši tur kaut ko ņēmās, kaut ko dara, tur atver logu, un dzird, kā cilvēki smējās, mana māsa pieskrien klāt, super priecīgi. Un tas bija tāds moments, labi, aizbraukšu to ziemas nometni. Pamēģināšana. Jā. Tad es aizbraucu to ziemas nometni, un tagad es skaitu nometnes, cik man ir palikušas līdz. Tas var būt legāls dalībnieks.